Šodien sākam spēlēt, un vienīgās norādes, kas mums būs, kad aptuveni norādītajā teritorijā, kur es biju noslēpies, būs vēlāk dotas norādes WhatsApp grupā uz telefonu, kas bija jātur sev līdzi jānēsā, lai zinātu, kas vispārībā notiksies un kādas operācijas būs jāveic. Bet pa to laiku transporti ievedā pretinieka spēks mums aizmugurē, un viņi centās mums uzbrukt no aizmugures, bet paveicās, ka viņiem nesanāca. Izrādās, ka es biju noslēpies labā vietā, un arī vienu no 3 sanāca nogalināt. Un vēlāk automašīnas braukāja šur un tur, bet sapratu, ka te vairs daudz nebūs ko darīt, kad jātīra ārā ir no visām pusēm šī te village vai ciemats, kur arī viss darbība izskatījās, kad turpmāk notiksies. Tātad šeit man pretinieks spēlētāji ir aiz muguras un gaida vienkārši izdevīgu momentu, kad varētu iesaistīties kaujā. Guys, they all in the village. Are they? Yeah, I just killed them there. They drive up with the vehicles. Yeah. They get out. Yeah. I killed one of them. They all 3 dead ones went back to the old village, and they respawning from there.
Hey, you know no ban? No ban? No. Okay, that's good. What do you mean no ban number? I'll take it. I would ban that number. No. Yeah, I'll take it now. Ah, okay. Yeah. Gets confused. Yeah, Thank you for that. that's right. Understood your question. No ban, non-ban. Yeah, So, no non-ban. that's right. Sorry, man. Tātad pa labi no manis atrodas village un cenšos šeit apturēt ienaidnieku komandu, mūs ielenkt no flanka, lai mūs neapietu būtībā no otras puses. Tātad un šeit nomastējies un uz pirmo mēģinu ņemt ārā, bet aizšaut garām. Nākošos divus es paņēmu. Šeit bija vēl viens pa labi, bet pārējie būtībā visu kolonu ar ienaidniekiem atkāpās. Es sapratu, ka šeit būs bīstam atrasties viņiem tik un tā. Tad es pagaidīju kādu brīdi šeit un pārliecinājos, ka viņi apakaļ netaisās nākt. Tad es aizgāju uz jau centri, jo dzirdēju, ka aiz muguras sprākst granāts šur un tur. Sapratu, ka vairāk akšanas tomēr ies vaļā pa vidu. Tad nolēmu doties pēc pāris minūtēm šeit tālāk. Tātad dodoties iekšā šeit jau ciematā pa vidu, ēkā es redzu, kad ir spēlētāji, bet neesmu pārliecināts kādas komandas. Tātad no sākuma uzzinu, kas par komandu iekšā. Var būt droši, kad nenošaus savējos. It's no band, yeah? Very good. Who needed the medic? Our guy or? Iepriekš dzirdēju, ka kādam vajadzēja palīdzību, netikot, bet izrādījās tas bija no pretinieku. Where is on bottom or upstairs? Un tad izrādās, ka pretinieku spēlētājs tik priekšā ēkā. Kamēr es piegatavoju savu gas blowback pistoli, domāju iet iekšā. Tomēr jau mūsējie visu nokārtoja. Tātad iegāja iekšā šī ēkā, noskaidroja to, ka labi no mums stūri ēka ir draudzīgie spēki.
Tad ņēma ārā telefonu, uzzināt, kas mums ir tālāk jādara, tāpēc, ka mums spēles laikā tika paustoti uzdevumi un bija regulāri jāpārbauda telefons, lai zinātu, ko darīt tālāk. Un pārbaudot tātad telefonu saprat to, ka mums līdz dienas beigām būtībā jāsargā šī te village, ka tā ir pats dienas pēdējais uzdevums, kurš būtībā dominēs šī teritorijā. Un tālāk jau saprotot to visu, kas notiek apkārt pa labi, pa kreisi visur, izlem to, ka tomēr notiekās visas aktivitātes vairāk no meža puses, kur no ienaidnieku puses arī galvenokārt tiek spiest uz mūsu pusi visi ienaidnieki. Un šeit arī ierodās man blakus no Amerikas atbraucis spēlētājs, diezgan populārs Amerikā, Airsoft spēlētājs Alfonso, un kopā ar viņu vēl pārspriedām, kas te ir, no kuras puses, kur mums spiež arī virsū pretinieks. They're coming down now. They're not dead. Tātad dod norādījumus savējiem, kur pievērst vairāk uzmanību un dodos pats tālāk. Tātad šeit saprat, ka no meža puses būs lielākoties arī tiks spiest uz mūsu pusi no ienaidnieku. Saprat, ka par šīm te ieejām caurumiem kāds noteikti nāks ārā. Tad ar nolēma par to, ka ne maskēšanās tērps visi, nolēma tepatās pie viena no caurumiem arī noslēpties. Devu kontaktu savējiem, lai saprast, ka es esmu no savas komandas, jo savādāk ļoti bieži nesaprotu un viens otru sāk šaudīt savējos arī nākaliem. Tas tāpat kā dzīvē notiekās. Un tad šeit es pasēdēju kādu brīdi, bet jā, ienaidnieks turpināja virzīties tuvāk un tuvāk caur krūmiem. Un, protams, jo viņi caur krūmiem tāpatās neredzēs, ko šaut un ko viņiem bija jānāk ārā. Es biju noteikti pārliecināts, ka kāds nāks uz mani pusi tik un tā. Un neilgi gaidot jau ir kāds arī šeit. Šeit, kā jau es teicu, kad kāds iznāks, viņš tā iznāca līdz meža šita līnijai un vien šāvienu nošāva un viņš iznāca ārā gaidīja, ka kāds viņu nāks savākt un metikos, lai viņš varētu turpināt spēlēt. Un es biju ļoti pārliecināts, ka kāds arī iznāks, tāpēc es gaidīju, bet es gaidīju diezgan ilgi un tā arī neviens neiznāca. Viņš būtībā, ja viņš 2-3 minūšu laikā nesaņem mediku, tad viņam ir jāiet atpakaļ uz savu respawn, lai tiktu atpakaļ spēlē uz savu bāzi, būtībā atgriezt uz spēlē. Un viņš nostāvēja cik ilgi un tā arī nesagaidīja nevienu palīdzību un atgriezās atpakaļ. Kas ir pats smieklīgākais, kad es sēdēju un smējos par to, kad viņš tā arī nesaprat, no kurienes viņš tika nogalināts, no kurienes tika šauts. Tā viņš arī neredzēja, kad es viņam sēžu blakus patās. Un, ja paskatieties šīs te mazās atvesītas tie krūmi man riņķī, vairāk arī nekas nenosacīts, tad cik efektīvi ir
no plasmas taisīts maskēšanās tērps, un vairāk nekas jums nav vajadzīgs. Jo uz manu tērpu nav pilnīgi dabīgi materiāli, ir tikai un vienīgi plasmas. Plasmas, tur ir līdzīgas lapas un visu miksējums man ir, lai saplūst kopā dabā esošajiem elementiem, lai tu paliktu neredzams ienaidniekam. Viss, kas tev jādara, tikai jāpaliek nekustīgam, kā šeit viņš tikpat kā tev skatījās virsū, bet tu un tā viņš tev neievēros. Good job. Ah, shit, hit. Okay, I'm dead. That's my second time.